3 gadus atpakaļ mēs iesākām šo projektu Rīgas skolas Superlīgu. Jāteic, ka sākumā mums bija vairāk tāds dumpiniecisks noskaņojums attiecībā par to, ka bija 2 līgas. Bija Rīgas Domas kauss un bija šī Vecskolas Superlīga. Taču, laikam ejot un augot un nav nekas labāks kā miers uz pasaules. Un kopīgiem spēkiem vienmēr var sasniegt lielākus, rezultātus un lielākus mērķus nekā to var izdarīt, viens pats. Esam atraduši tiešām labu kopīgu valodu ar Rīgas sporta departamentu un jau 3. gads. Visi jaunieši ļoti pozitīvi noskaņots, skolas pozitīvi noskaņots. Galvenais ir neko neslēdz brīstē un veiksmīgi realizēt projektu. Tas ir pats galvenais. Jā. Geto Games iet plašumā. Kādus galvenos datumus var atzīmēt šogad savos kalendāros jau? Uz nākamo gadu, 2012. Jā. 2012. gadā mēs plānojam organizēt pirmo Geto Games festivālu šeit Latvijā. Tas ir Ventspilī. Ventspils izrādīja no savas puses arī ļoti lielu iniciatīvu, lai tas varētu notikt. Un tātad jau 2012. gada 29. jūnijas, 1. jūlijas visi var ielikt savos kalendāros. Šobrīd ir mutiski vienošanās, bet es neredzu nekādus iemeslus, lai šis projekts varētu nenotikt. Un tātad 10 sporta veidi, ekstrēmās spēles 3 disciplīnās, skatecross, tāpat arī velo triāls, ielu basketbols, labākais kāds līdz šim bijis ar visvairāk starptautiskām komandām. Mēs aktīvi pie tā strādāsim. Ielu futbols, kas notiks pie jūras, tāpat arī Lemberga hūtē, tātad uz kalna, lielas atrakcijas. Un šis festivāls saucās Geto Games Sports and Music Festival. International Sports and Music Festival. Tā kā gatavoties arī mūzikas programmai. Un nākamā gadā būs tas pirmais lielais pārbaudījums Geto Games festivāls Ventspilī. Tāpat arī 60 pasākumi, vairāk kā es tur, vai tie būs 55, vai tie būs 67, es nezinu, bet tātad basketbols, futbols visā Latvijā, vairāk kā 20 pilsētās, lai jauniešiem vasarā būtu ko darīt. Tā kā nekas netiek atmests, tiek tikai, meklētas kaut kādas jaunas iespējas un sadarbības ar pašvaldībām un sadarbības tāpat arī ar jauniem sponsoriem un maziem solīšiem uz lieliem mērķiem. Mans galvenais mērķis, lai mēs Latvijā spētu izveidot pasaules mēroga festivālu, kuram galvenā propaganda būtu nevis par alkohols un narkotikas, bet sports un veselīgs dzīvesveids. Tas tāds mans mērķis, varbūt es akli tam ticu, bet es domāju, ka tas viss ir iespējams. Sadosimies rokās un padarīsim pasauli labāk. Un beigās tavs vēlējums svētkos visiem dalībniekiem un rīkotājiem. Un negausties pa dzīvi, maziem solīšiem, iet uz saviem mērķiem un novēlēšu galvenais veselību. Visu pārējo var nopirkt. Galvenais ir veselība, labs garstāvoklis, mīlestība, saticība ģimenē, un tad jau pārējais viss būs kārtībā. To arī novēlis. Paldies!